Šodien devos uz vienu gan saistošu un interesantu pasākumu. Izstāde Riga Pro 2024. Pasākums, kas paredzēts tiem, kas veido un filmē video, principā visiem video cilvēkiem. Šeit varēja apskatīties gan kinokameras, gan televīzijas sporta kameras, visādus gimbalus, stedīkamus un visādas lietas, kas tādām nopietnām filmēšanām, reklāmām, kinofilmām, seriāliem. Ar savu standu bija ieradušies arī Sony Latviju pārstāvi, varēja apskatīties gandrīz vai pilnu klāstu no Sony, arī jauno 9.3 kameriņu, kura ļoti populāra un ienāca tirgu ar globālu šateru. Tāpat arī sanāca aprunāties ar vienu foršu čalu par stedikam lietām, uzzināja kaut kādas jaunas features. Dzīvē apskatījos arī filmu kameras, apskatījos un izmēģināju, kā ir ar tām lielajām rokām, ar ko parasti filmā slow-mo reklāmas, un pats tika kadrā iekšā. Noteikti piegāju pie stenda, kur bija izlikti ļoti daudz droni, apšaudīja gan FPV dronus, gan arī pārējos droniņus. Tad mēs kopīgi notestējām portatīvo dūmu mašīnu. Forši kadrs, vai ne tiešām? Sanāca arī dabā redzēt braucošo kino monstru Porschu, uz kuru jumta ir uzbūvēts liels krāns ar 3F stabilizatoru un kur iekradāt kinokameras. Tā kā viss šodien šeit pa nopietno. Nebija domājis, ka šo izstādi apmeklēs tik daudz jaunu cilvēku, kur interesējās par video lietām, par filmēšanām. Tiešām daudz jauniešu. Kopumā foršs pasākums, vērtīgi pavadīts laiks, satikos ar foršiem cilvēkiem, pozitīvi parunājām. Viss super!